Nu čau visiem! Nu ko ir pienākusi piekdiena un ir jābrauc uz mežu. Man šī bija garā nedēļa, un tas nozīmē, ka piekdien, sestdien, svētdien man ir jāstrādā. Vienīgais, kas man šodien uztrauc, ir tas, ka laukā ir +4 grādi. Mežā tajos +4 grādos varētu būt ļoti interesanti braukšana. Pirmo līkumu izņem. Kas būs tālāk? Nā, nejausmas. Te nekas pat pa kripatiņu nav labāk. Volvo pusties. Nu kāpēc tu pārslēdz ātrumu? Bet neko, šitais ir tas posms, kas kokudējiem ir jāpārvar. Pavasars, atkusums. Un tā, kad tas viss ir aiz muguras, tādi jau sākās atkal, ka tur normāli braukt, normāli apgriezties un visu normāli izdarīt. Tagad tas posms ir tāds, ka bišķīt besī, bet neko padarīt. Tā darba ikdiena, tāds ir tas darbs. Es vispār vakar aizbraucu uz Workstore, viņi man iedeva šitāds salvets, lai pamēģinātu. Nu, netīriem darbiem. Tev rokas nav netīrs? Jā. Nav netīrs rokas? Nosmērēt, tu šito var ātri pamēģināt. Lai saka, tev vajag nosmērēt ātri rokas, lai tur saulēts izmēģināt. Es paņēmu savu veco ķiveri līdzā. Es vienreiz Rīgā filmēju, man iedeva ķiveri, jo objektā vajadzēja. Un es netīšām viņu nozagu neatdevu viņiem atpakaļ. Būs vēl viena ķiveri. Tā man vispār jāsasmērē iekrāvējs. Ja pagājušais sīkais bija līdzā, tad es nesasmērēju viņu. Sasmērēs ātri tagad. Piskars ir sasmērēts. Cit kāju. Es stulbais, Volvo, kāpēc te kaut kāds šitāds stulbs kloķis jāizdomā? Tā, kur man tas čips ir? Tā, kur jau čipu liksim iekšā? Savējo vai kolēģi? Nē, es ākstos kolēģim čips nekad nav mašīnā. Mēs ar tādām lietām nenodarbojamies. Bet, zin kā, šodien mēs sāksim ar iebraukšanu viršos. Jo kaut kā degviela bišķīt vēl ir, bet man gribās saliet pilnu bāku, jo es citreiz pa dienu tā kaut kā aizbraucos, kad man paliek pēdējiem metri līdz tukšai bākai, tad man nepatīk. Tāpēc es parasti cenšos no rīta jau uzreiz, kad sāk darbu, sagāst AdBlue un dīzeli pilnu, iedzert viršos bezmaksas kafiju pie pilnās bākas un tad mēs laidīsim tālāk. Reku vēl viens stīgs šofers ar Volvo. Viņš diez tāpatās tā kā es, ūsās un zandalēs brauc. Zin kā ir ar to filmēšanu? Sasodīt grūti ir tas, kad es nevaru nobeigt to storyline ar to, kā es izkraujos. Labi, kuldīgā Stiga M-Fini ar Rūpnicā. Ja es vedu uz turien, es varu tur filmēt. Tur viss kārtībā. Es savējais tur esmu, vai ne, tagad kā darbinieks. Un tur es varu filmēt, tur viss kārtībā. Bet, piemēram, ja es aizbraucu, es nezinu, tur uz kādu citu uzņēmumu, tur jau tas viss ir jāsaskaņo. Protams, ka es neeju tur tajā uzņēmumā, nefilmēju darbinieks, nefilmēju iekārtas, neko no tā nefilmēju. Man jau galvenais ir nofilmēt, ka es piebraucu pie grēdas un izkraujos. Tā, lai redz tikai mani, kokvidēju un to procesu, kā es krauju ārā. Bet, zin kā, tā kā tie lielie uzņēmumi ikdienā nav tādi baigi pazīstami ar to filmēšanu, es varētu pieļaut, ka ir grūti to saskaņot. Jo viņiem varbūt, zin kā, liekas, saka, nē, tur filmēs to, tur teritoriju jākārto vai vēl tur sazin kas. Bet man jau galvenais ir nofilmēt tikai procesu. Nu, mežā vismaz ir vienkārši. Mežā man vispār nekas nav jāsaskaņo. Likuma ietvaros tu visu var filmēt. Labi, ja tu dronu gribi palaist, tur jāskatās, vai tūmā nav kaut kādi militārie objekti vai pierobeži, tas ir cits stāsts. Bet tīri tā, parastā mežā mierīgi ņem un filmē. Vienīgais, ko es atceros no tiem laikiem, kad es sāku braukt valsts mežos un filmēt, tad es atceros, ka loģistika teica, ka nedrīkst krautuvus ID numurus atklāt. Protams, pēc tiem numuriem jau nebūs tā, ka tu tagad ņemsi pēc video noskatīšanos piekabi un spērt tos kokus. Bet viņiem tomēr ir savi iekšējās kārtības noteikumi, un ja es gribu filmēt, tad man tas ir jādara. Un otrs puses arī, kas tur būtu baigi interesēts, ja es jums parādītu tagad to krautuvus ID numuru vai ne. Tā uz to skatoties. Bet es piezvanīju tagad M-mārketinga, un viņi tagad skatīsies, ko viņi var darīt lietas labā. Varbūt, kad sanāk tā, ka mēs atlasam, kas ir tie populārākie galamērķi, uz kurienes braucu, un kad varbūt viņiem tā konkrēti noprezentējot, ko es gribu filmēt un kāpēc gribu filmēt, varbūt, kad izdodās ar kādu no visiem sarunāt. Bet, kā jau es teicu, tikai un vienīgi kravinieks, grēda un es pats. Nu, kas tā te notiek? Kurš te brauc apakaļ gaitā, kad tik liela satiksme? Galīgs esi Juko vai Joko, kas tur rakstīts, Kukūdu rakstīts.
Pie kā es paliku? Nu tā, ka, zin kā, teorētiski, tajā pašā Kronospanā kaut to iebraucot, ja es nepasaka, ka tas ir Kronospans, piebrauc pie grēdas, neko no visas rūpnīcas redz tikai kokus, nu, tad jau tu nepateiksi, ka tas ir Kronospans, ja es pats to neesmu pateicis. Bet tas atkal nebūs smuki, jo agrāk vai vēlāk tāpat esmu pamanījis, vai ne to, ka es tur kaut ko nofilmējis un tad būs nepatikšanas. Tāpēc labāk vienmēr ir šito visu saskaņot. Es arī atceros, ka Kristers teica, ka ir pāris epizodes bijušas, kad nācās no YouTube izgriezt kaut kāds fragments ārā, jo kāds no tā uzņēmuma redzēja un hei, mums nepatīk, nebija saskaņojums, nebija atļauja, davai dzēs šito ārā. Nu, un, zin kā, tajā brīdī, ja tu nofilmē un to visu pēc tam izdzēs ārā, tad tur vispār visu atškārti sanāk. Tad tu skaties to video un tur nav nekādas storijas apakšā, tur ir kaut kādi random kadri, tāpēc es gribu saskaņot. Sapratāt? Braucam uz mežu. Nē, nu labi, ieskrauties. Bišķīt ir tāds slidīgs. Jāpaņem šitā te čupiņa ar apsi. Un tad jābrauc uz pārējām vietām lasīt atlikums kopā. Šito mēs, protams, liekam mašīnā. Es gan esmu redzējis, ka ir šoferi, kas sākumā piekrauj piekabu un tad mašīnu. Bet iedomājies, ka man tagad ir piekrāma ar piekabe, un tagad tev tā mašīna no vietas jāizkustina, taču vispār nereāli. Ēu, kas šis pa sviestu? Kāpēc TV krustojumā ir jānoliek būdiņi? Kur es te, iestumšos un atstumšos? Jūs kāds man varat izskaidrot? Ja tur ir brīva vieta, kāpēc tas stulbā karavāna ir jāliek šita TV krustojumā? Kāpēc? Es šito te nesaprotu. Kur tad, lai es te tagad apgriežos? Iestumties tur un tā pa sniegu mēģināt tur to dirslaus tiekšā, kas jūs pīpēta kaut ko? Es pat iebraucot tur nemaz nevaru to sastāvu dabūt iztaisnot. Nu, kas pa sviestu? Nu, veči, nu jūs tā kā pirmo reizi dzīvē mežā būtu. Nu, nezinu, mēģināšu te kaut kā apgriezties. Sanāks mēģināšu iebraukt tur. Nu, es jau tur nemaz nevaru sastāvu. Nu, kur var būt šitādi inženieri? Es nesaprotu. Galvenais, ka te ir brīvs laukums, nu liekat to savu būdiņu, šitie vispār nekādas problēmas nevienam netraucē. Tāpēc jau tas tēvējs ir uztaisīts, lai kokadējs var apgriezties. Nevis, lai kāds tur varētu gulēt to tēvējā. No kāds 2 centimetrus no tā stulbā busiņa iestūma piekabu, salauz tādā praņikā, ka man likās, ka man viss šlanks nolūzīs piekabē, un tagad tas tika ārā. Un nevajag, tagad loģistika atsūt džeku, kas 2-3 mēnešus strādā, viss. Tā viņš arī tur sēž, jo pats labākais, ka šeit nav zona, tur nevar nevienam vispār nepiezvanīt neko. Tā, jāskatās vispār, cik daudz mēs tajā mašīnā krāmēsim. Uz šīm stojkām mēs te kaut ko bišķi uzliksim, bet tālāk tur jāskatās. Te mums jāņem ir. Noliksim te kaut kur maliņā telefonu un iesim krāmēties. Ir arī foršiņas, ka man nebūs jābrauc uz nākamajām 3 krautavēm, jo pa 2 es te visu esmu savācis. Bet man te kaut kas puņķojās iekrāvējam sāk te tacāt. Bet no kurienes te tek? Šī izskatās. Reku ir. Mums jāmainos, bet tagad kādies darīt. Pagaidām te neviens nav, varbūt man te patās uzreiz viņu nomainīt. Ja viņa kaut kad tulīt ies pa gaisu. Krīt uz nerviem. Reku mums ir šitāda atslēga. Redz, kāda ir normāla 2 un 7 un kāda ir šitā. Šitā ir piefleksēta, lai tiktu klāt normāli.
kas pa sviestu? Jā, citi meklē. Es šito patiesībā bišķi nesaprotu. Un ar tiem garumiem man nešķima arī, tad, kad Alkonī aizgāju šļūteni, tā atkal bija pa īsi. Šitā pa garu. Es nesaprotu, kas viņas ir taisījis, kāpēc viņas tādas ir, kad man nevajag šļūtenes, kas ir pa garu vai pa īsi, man vajag šļūtenes, kas ir reāli tādā garumā, kā ir paredzēts mašīnai. Nu, kur taisim, ka te kaut kur augšā gāzīšu? Stulbums pilnīgi. Es veco šļūteni noliku uz dīseles. Un man kaut kad dienas gaitā būs jābrauc bāzē garām. Es iebraukšu bāzē un taisīšu pareizo izmēru. Nē, nu labi, ka vispār ir tā šļūteni. Kad nav te galīgā pakaļā. Bet citreiz tā ir bijis, kad zini, kā, ja tā šļūtene pa īsi ir, tu vienmēr vari izdomāt kaut kādu veidu, kā viņu pagarināt. Vai saliec kaut kādu štuceres pa vidu. Vai kaut ko man ir bijis tā, ka es no divām mazajām taisu vienu garo. Bet nu es teicu, iebrauksim bāzē, tad jau būs. Nu šitā, domā, kāpēc man saulens, tad, kad saule nespīd. Tāpēc, ka tas sniegs bišķi ir žilbina acis patiesībā. Un, man besīgi, ka man acis žilbina. Tāpēc es varētu vienkārši pa brillēm saukt. Nevis vienkārši kā saulens, bet aizsarga brilles pret apžilbumu. Nākamā krautuva. Bērus papīrē. Tā uz acis grūti pateikt, ka man te pietiks. Bet viņi ir smaga un izskatās, ka tur apakšā arī sniegā kaut kas ir. Tā kā mēģinās tūlīt kraut augšā. Sun comes up on a gravel road, coffee in a thermos, breath makes smoke. Chains are rattling in the morning cold, loaded up. Tā nav vairāk koki mežā nebija. Tagad man loģistika atsūtīs kaut kādu citu vietu, kur piekrauties. Ja tur ir interesanti, man jau neizsanāca pilna krava. Un man aiz muguras piebrauc vēl viens šoferis. Un viņam tur bija jāpiekraujās, tur, kur man pilna krava nesanāca. Nezinu, vai kāds ir no šoferiem kaut ko sajaucis, vai mazums, kas par katrā ziņā mums pietrūka. Tā loģistika man iedēva vietu, kur piekrauties. Vienīgais, kas bišķīt baida pie šiem laikapstākļiem, kad visu dienu ir plusos, kā es apgriezīšos. Zin kā, tukšā jau brīžiem ir tāda bišķīt pagrūta, jo no apakšā sniegs zem mašīnas tur šķīst un plīst. Es domāju, bāc, tagad jau es ar kravu esmu, man ir bišķīt pa maz, lai es to kravu nododu. Nu, man tur pat 20 kubis gribētu teikt, ka nav. Un es loģistikai kā prasīju, lai cenšās atrast tādu vietu, kur es varu pa vienu galu iebraukt iekšā, pa otru izbraukt ārā. Bet skatoties jauno navigācijas to punktu, varētu būt, ka nesanāks. Nekas interesants nebija, ko jums parādīt. Jo galā bija T-veids, pilnīgi brīvi ar kravu. Apgriezos, tagad jāatštropē mašīna, jo mašīnā man ir vēl ko ielikt, man svars atļauj. Un arī piekabē man nedaudz svars atļauj iekrāmēt. Tā kā paņemsim rekutēru. Nu tad dīvaini viens un tas pats sortiments. Šitie vispār vienu brīdi likās, ka es tā kā pinieru krāmēju. Šitā vispār izstāst pēc kaut kādas privātās malkas, jo privātie viņi parasti tur tā ar šķību greizi. Un tā, pēdējā stāvekā gan es laikam piekabē nelikšu. Tur jau viss ir tā kā vajag, tur viss ir pilns. Es šitā ielikšu. Nu labi, es jūs atkal kaut kur mežā iebāzīšu.
Nu, kaut kā šidā, tagad vismaz bišķīt pēc kravas izskatās savādāk. Tiešām tāda tukša mašīna. Labi, es neesmu no tiem, kas skatās, kā vizuāli izskatās. Man vairāk interesē, cik tas viss sver, ko es vedu. Bet tagad vajadzētu būt, ka ir ok. Kas te kaut kas sagriezis? Manis vairāk šai mašīnai nepatīk tas, kad priekšlukturi apaļa nulle. Liekas tā kā ar kapu svecēm braukt. Kamerā, protams, izskatās, ka kaut ko jau spīd, bet dzīvē, ka to ar aci skaties, ņīfīgā te nespīd. Bet mēs esam sarunājuši, mums jau ir sagādāti 2 papildu lukturi, ko liks iekšā restē priekšā. Volviķim ir tās 2 lūciņas. Un viņi precīzi tur dar iekšā, bet ir tāda viena problēma, ka mums nav vats, mums nav elektrība. Mums augšā uz jumta ir elektrība, bet tur, kur viņi nav, tur, kur viņu vajag, pareizāk sakot, tur viņi nav. Kur tad te man jābrauc? Ne jau te. Un tagad, bija šķiet smieklīgi, bet pa lielam ir jāgaida, ka mums kaut kas saplīsīs, lai vajadzētu Volvo centru. Nu, un tad pie reizes paprasīsim Volvo centrā, lai izvelk priekšā restē vādu, lai mēs varam pielikt tās gaismas klāt. Tā, kas te ir? Nu, teorijā varētu likt uz jumta, jo reku poga man ir, lai elektrību palaistu. Bet uz jumta tad vajag tāds diezgan jaudīgus tos ledbārus. Un, ja man nepatīk, es iepriekš ar kaut kādām mašīnām esmu braucis, kam ir uz jumta, tad nav īsti tas, bet tad, kad viņš ir tāda, nu nezinu, 1,5 metra augstumā, tad, nu, manām acīm tad ir ideāli. Tad ir ritīgi forši tā gaisma, viņš baigi labi spīd augšā. Ja viņi ir ritīgi augšā uz to kravinieku, viņš kaut kā baigi liekas, ka izkliedē to gaismu. Nu, labāk jau ir, protams, nekā šitā kaķa gaisma. Bet nav pavisam. Tāpēc mums tagad vajag bišķīt pacietību vai turēt īkšķus, lai Volviķim kaut kas notiek, lai mēs tiekam uz Volvo centru. Mēs ar kolēģi ņirdzām, kad es to varu pateikt skaļi, ja mēs tā nedarītu. Kad ņirdzām, ka vajag kādu štepseli noraut nost, lai te iedekās kāda kļuva, ka ģipa kāds dačiks ir beigts, un tā aizbrauc uz Volvo centru, atsprauc štekeru apakaļ, un pasaka, zin kā, nu, sataisījās, viss kārtībā, bet paņem to vadu ātri izvelc ārā. Jo, nu, labi, auto ir miljonārs, es jau biju domājis, varbūt mēs varam paši vienkārši pie tālām gaismām lejā pie lukturiem nospert to vadu. Bet bišķīt baidījos, es nezinu, kā tas smagais uzvedīsies, mazums man te tā kā klondākā aiziet ar visu ar gaismiņām. Tagad jau tās gaismiņas ir daudz. Es domāju, kas būs, kad tur uguņas atvienos un savienos. Kad neaiziet kaut kas pa galīgi burkā. Vispār man tīri labi patīk sagums mežā. Tas sniegs ir, bet viņš ir slapešs un nav ledus atpakšā. Un tās ir tas pats svarīgākais, lai nav tas ledus. Es pa dienu vēl domāju, kurš sagums man īsti labāk patīk. Un tagad vakarā nonāca pie secinājuma labāk jau, lai ir šitāds. Protams, jo tas sniegs ir sasodīt bies, tur nezinu, 30 centimetri. Nu, tad jau to kokvedē neiebrauks, bet tad, kad ir šitāda mazā pļurra virsū, es jau, zin kā, ar to savu svaru, es jau izspiežos līdz tam normālajam grants sagumam, tad jau ir ok viss. Un par kraviņām ir mums šobrīd tā, ka 2 vietās uz vienu dambi jāsavāc ir baļķi, jāizskrien līdz Vīkavūdam. Un tad redzēs, jā, man paliks pāri laika. Es gribētu Valdemāra pilī uzkrāmēt Kronospanu. Un līdz Kronospanam es netikšu. Bet es gribētu baigi tikt līdz bāzei Tukumā. Ja man tas sanāk, tad ir baigi labi bāzei. Izguļos no rīta startē no bāzes projām uz Rīgu. Kas te itē mežā? Pareizie cipari. 18. Jā. Šitie manēji. Tad māza čupiņa. Māza čupiņa palikusi, tur jau sūcas, tur ir 3 kaus, nu labi, 4 kaus, tik pilnas kausas nevar paņemt. Bet 4 kaus, tos mēs tulīt iemetam iekšā. Un bez stropēšanās, bez nekā, tad kilometru tālāk pa mežu braucot nākamā grēda. Sūkums ārā, kilometru pa 0.
Tā, te es ierakstu, ko man palika. Nu jā, tepat uz priekšu. Pārsimts metri un krausim pārējo iekšā. Vienīgā lieta, kas man nekad nav patikusi tajām lasāmajām kravām, jāpēc ja Volvo un visu laiku bimbā, ir tas, ka tev bieži vien sanāk pabraukt garām tieši tādai pašai grēdai un tieši tādam pašam sortimentam. Bet tur ir tā, ka tā loģistika plānota no vecākās krautuvas uz jaunāko. Lai nav tā, ka tu savāc tikai tikko zāģēto un to, kas pirms mēneša 2 vai kaut kad ir zāģēts, ka tas paliek. Nu, kā piemēram šeit stāv, kas tur tā lapiņā virsū. Ok, tas ir cits sortiments. Bet tā bieži vien sanāk, tagad uz Mērstaragu nākot arī, turpat mežā bija tāds pats sortiments, to es nevarēju ņemt. Jo tad visi tā ķēdes tiek sačakarēti. Bet, zin kā, man kā šoferim, tomēr vieglāk būtu tajā momentā, kad, teiksim, ir tagad dambis, 5 km, piemēram. Un šeit ir tur kaut kāda skujas papīreni, tur ir skujas papīreni, viena picka, tur viena picka. Tā, ja ņem, tad davai. Es to dambu novācu, pielas pilnu mašīnu, dragāju projām. Jo, kā šoferim, zin kā, ir kaitinoši tas, ka... Tā, kas tur notiek? Kaut kāds gaisams spīd. Kraujās tieši viens. Dabūsim pagaidīt. Jo kā šoferim, zin kā, baigi kaitinoši. Tu šajā grautā paņem, nogrāb ceļu, nošturpē, brauc uz nākamo, ārkal nogrāb ceļu, nošturpē. Tā štropēšanās krītas nerviem. Jo, zin kā, pēc idejas jau gan jau, ka arī tev vajadzētu štropēt. Es tā pieļauju. Nav jau tāds likums, ka uz valsts mežu dāmjiem, ka tev nav jāievēro kaut kāda noteikuma, vai ne? Pēc idejas arī te ir jāšturpē. Un tad, ja tu pa to vienu picku tur močī, riņķī apkārt pa pasauli, tad ir tā, kaitinoši, tu klēkā iekšā, štropē, ciet vaļā. Ja tu tagad tos 5 km lasi visu pēc kārtas, tur nemaz ķeps nelaiž iekšā, ķeps tikai paceļ, brauc apstājās, mir. Es atceros kādreiz, kas tikai strādāja, man tāds Džeks Piedīs no Kalvens, ar ko mēs kopā strādājam. Un toreiz bija tā, ka viņš, man liekas, ka tas bija viņu. Viņš mācījās un arī bija, bet es nezinu, kāpēc tie koki tur bija izmētāti, bet tur tā arī bija, ka ik pa kaut kādiem 100 metriem tur kaut kādi 2 baļķēni mētājās un visi bija jāsalās. Mēs 2 mašīnā, ko mēs izdomājam? Es sēžu augšā tornī, man liekas, ka tas bija redīgi. Es sēžu augšā tornī, uzkraujos, nošvilpjos. Ielaiž ķeps, sēdīs, pabrauc tālāk, ieslēdz sūku un es nemaz nekāpu uz mašīnu, es paliku tornī. Tagad tāds, tā kā atkritumu viedāji nekāpu mašīnā, bet uz ķepām aizmugurē vizinās. Un tā es patās aizmugurē tai tornī sēdēju. Un normāli, ātri salasīju, nebija neviens nenočīkstējies neko. Bet, tas pa lielam ir vienīgais tā lasīšanai. Reku vēl viens tāds pats mans sortiments. Mans sortiments viņas nedrīkst ņemt. Tas, ka viņam ir citi cipari. Iespējams, ka viņš varbūt ir vakar zāģēts, meža izvests ārā, es to nezinu. Bet katrā ziņā viņiem tā sistēma ir tāda, ka ņem no vecākās krautuvas, lai tie tur neiesēžos un tad vāc. Un tāpēc bieži vien gadās tā, kad tu 10 savām čupām pabrauc garām un aizbrauc no Liepājas uz Skrundu uzkrauties. Kaut gan to varēja turpat tās Durbē, piemēram, paņemt. Sapratāt to ideju, vai ne? Bet tur neko nevar padarīt. Un es šo tēmu arī baigi negribu turpināt, jo šī bija viena no tām tēmām, pa kurām es kādreiz skaļi runāju. Tāpēc miera labāk Kristaps ārkal netipiski savas domas paturēs pie sevis. Vienīgais te viens man priekšā kraujās, bet pēc piekaps spriežot liekas, ka viņš jau diezgan ir uzkraus, jo cauri vairs tur piekabē nespīd. Vismaz pēdējā stojka toši ir uzkraut. Izskatās, ka tur ir kābāt tā, bet es viņam tāpat garām netieku. Tā kā tā būsim bišķīt pagaidīt. Būtiši kaut kāds pārdesmit metrus uz priekšu es varētu aizlīst gar kabatu, varbūt viņam garām. Bet ziemā jau ka nesteigsimies, pagaidīsim, lai nav. Lai nav kaut kāds stulbi piedzīvojumi. Zini, ko vispār esmu ievērojis? Vai sodi ir palikuši lielāki, vai šoferi ir palikuši apzinīgāki. Jo visi ķiverēs staigā. Es atceros vecos laikus, ka šortos un maikās bez ķiveres un zandalēs tu laid pa mežu. Bet tagad es nevienu vēl tādu šoferu neesmu redzējis. Ja es tādu redzētu, protams, nefilmētu, viņi jums to nerādītu. Bet, jā, bez ķiverēm es vēl nevienu neesmu redzējis mežā. Jūs varēsiet uz acis apskatīties, kā jums liekas. Vai pietiks man vai nepietiks? Brauc garām likās, ka te ir maz.
Nē, kaut gan. Tas vizuālais varbūt mānīgs. Nē, laikam jau gan, ka te pietiks, viss būs kārtībā. Krāmējam baļķus. Chrome on the rig, mud on my name. Coffee in a paper cup, diesel in my veins. Mile marker faded, CB hums my fate. Calendar is 2 weeks old, I'm running late. I'm a timber trucker, No re, beigās viss savāc. Sākumā likās, varbūt būs pa īsi. Un tur tā grāvī visi guļ. Tā īsti nevarēja saprast pēc tā apjoma, vai pietiks. Ar mums ir bingo! Tikko brauc viens Krauser šoferīts un viņš tāds to zviku. Es saku, jā, var nesteigt. Es saku, tas ir 12 mašīnas. 12 mašīnas. Vienīgais viņš teica tā, ka es esmu no valsts mežiem. Jāpaprasa, jo kaut kā tur bija, es neatceros to laiku vai stundas vai pusotras laikā bija jānodrošina valsts meža šoferim izkraušanās. Kaut kas tam līdzīgs kādreiz bija, un tur jāpaprasa kādam. Nu labi, ja tur galīgi nav varianti, tad vienkārši aiziet dīkstāvu. Bet tā dīkstā var tagad stulbi, nu ko es tagad atsēdēšu šavu laiku un iešu gulēt, vai es eju uzreiz jau gulēt. Un kurā brīdī tad es pakāšu atkal to dīkstāvu no sērijas. Bet jāpajautā, cik tur ir valsts meža šoferi, parasti tos ļauj kaut kur nokraut. No, kā jau es teicu, valsts meža var pie zemes krāmēt. Jāaiziet atzīmēties pie apsarga, jāiedod viņām jāiedod papīri, jāatzīmējās, ka es esmu klāt. Un pie zemes varēs kraut, viss kārtībā. Jā, tikko atzīmējos. Atštrupēju jau mašīnu un izbrauks Krauzers ārā, kas valsts mežiem brauc. Tad es rullēju iekšā. Bet nu te ir vāks. Tagad safokusēsim bildi pa jaunu. Tur vienkārši viss pilns. Te ir vesela čupala ar lēšiem, kuriem viņš nav iekrāvēja. Kurā pusē te ir gals astē? Man liekas, ka es brauc iekšā. Bišķīt liekas, ka es rindēšu mauc garām, bet valsts meža ir valsts meža. Rīpa mašīna tev īpa pusē, es saprotu. 13 minūtes un es esmu ārā. Žēl man lēšus un privātos, ja tie tur vēl dabūs pačkarēties ar to rindu. Bet es lēšu tālāk. Kaut kur uz Valdemāra pils pusi jāizbrauc uzkrāmēt ir... Viecinu rindu ārā, bet es te nepaspēšu tāpat izkrauties. Re, kāds godīgs šofers. Kā es paliku. Jā, mēģināšu uzkrāmēt ar Kronospanu un tad skatīsies, cik tālu tiks ar viņu. Nu, zin kā, pie šī tik skaisti sakrāmāts malks. Man gribētos džēgiem polšu uzsaukt. Nu, vienkārši, bļin, 701. sakrāmē tā, ka tapets ar līmē. Nu, pastāv. Tas ir 701. Tie, kas valsts mežos brauc, tie jau zina, kāds parasts viņš ir. Tie vienkārši. Es gribētu teikt, šis viens no labākajiem traktoristiem, kuras esmu redzējis, kā ir sakrauts. No reku pierādījums, ka Kristaps ir godīgs. Nē, kur te palika? Kur man jāspiež? Ej, nosēs taču nejāc. Gribēju tikko jums sablotot, jūs jau te tāpat neko neredzat. Nu, karoči, man te rādījās pēdējā minūte. Un es iebraucu pūrē. Pūras viršos iešu gulēt, samaksāšu pa stajanku un gatavs.
Tagad aiziet 9 stundas pasēdēsim. Un cik nu sēdēsim? Paņemšu kaut ko tādu vieglu uz nakti, ko uzēst. Jāsakārto kabinets un jāgaida rīts. Ieramais, mums pa priekšu tagad brauc vienas mašīnas, ir nākamā diena. Kravas auto vadītājs uz Rīgas apveceļ 65 km/h. Aiz viņa ir kokvedējs ar kravu, tas arī viņi nevar apdzīt, ja pārāk liels satiksme. Un tad ir vesela čupa, es esmu 12. aiz viņa. Un tad tie visi vieglie, nu ir pasaka, brauc projām, paldies Dievam. Ja mums kāds ir sadzirdējis, tad kādam tu nepalicies. Nu, tas, kas brauks kaut kur uz Balsku, tas būs nelaimīgs. Jā, ķekali. Kad viņš mamāties tāpat kā mēs? Ei, di. Jā, es šito kaut kā nevaru ciest, ka tie, kas velkās uz ceļu vispār bez iemesla. Tas ir ritīgi čakarē visu to braukšanu kopā. Zināt, tad dienas beigās loģistika prasa, kāpēc tik maz kravas. Tāpēc, ka pusdienu paiet aiz idiotiem braucot, kas nevar vismaz to 90 turēt. Neviens jau tev neliek tur 110, 120 braukt, nu brauc vismaz to 90, to, kas ir likumā atļautais ātrums. Mazā plāna maiņa. Karoči bija tā, ka ieplānots bija tagad kaut kur no Baldons iet uz Saldu. Un tad pēc tam no Cīravas uz Saldu. Es domāju, Sāši, bijis, palikšu mājās pa nakti. Es tagad esmu Baldonē. Jo man te Baldonē ir krautuve un no Baldonas jābrauc uz aizkraugumu. Jā, bišķi man tos plāns izčukarēja. Nu, ne, izčukarēja, zin kā, vienkārši es jau biju paspējis iedomāties, ka līdz vakaram es nostrādāšu un palikšu mājās. Tad kraviņas bišķīt pamainījās un tad jābrauc ir uz otru Latvijas galu projām no mājām. Bet, nu labi, nav tur ko mīst. Rīt vakarā tāpatās pēdējā krāvā, nu, visticamāk būs uz Kuldīgu un tad jau viss būs kārtībā. Vienkārši tā, ka paspēju jau sapriecāties. Hei, man ir šodien baļķi jākrāmē. Un man baļķis ritīgi patīk krāmē. Patiesībā sākot, tad, kad es sāku strādāt par kokvedēju, man no baļķiem bija mēm bail pašā sākumā. Jo, nu zin kā, nu bļins, viņi ir lieli, gari, smagi. Bet tagad, man liekas, nav nekas labāks par baļķiem. Galvenais, lai tur, kur tu ved tos baļķus, lai rindas nav. Tas ir drausums ar tiem cilvēkiem, kas nejādas braukt ar mašīnu. Kamēr es krāvos neskaitīju, nu kaut kāds 3 mašīnas toču pabrauc garām. Tagad ir pēdas, pilnīgi mierīgi. Reķini, te ir pēda, tur ir pēda. Mierīgi tu visam tiec garām. Viens man tikko pabrauc garām tāds honka bišķīt gados. Varbūt viņam uz toaletu vajadzēja, vai es nezinu kas, bet sāka pīpināt un mahāties kaut ko ar rokā. Tad es domāju, bļin, tad, kad tev ziemā dirsa sals, tad tu gribēsi gan tās briketes, gan tās granulas, visu tu gribēsi. Bet tad, kad man kā kokvedējam tās granulas ir apaļkoku veidā jādabū, piemēram, līdz rūpnicei, tad tev ir ļoti slikti viss. Nekad nesapratīšu šitos cilvēks. Vispār tie, kas es nesaprotu, zin kā, ne tikai kokvedējs, bet arī citu veidu kravas transports. Viss, kas jums ir mugurā, mājās, tas viss tiek vests ar lielajām mašīnām. Jūs tās visas preces un pārpalas gribat, bet tad, kad tā fūre, kas iespējams pat tavu AliExpress lēto paciņu ved, brauc pa ceļu, tad to es redzu, ka dusmīgs, ka tur tā fūra maisās. Un kas vienkār galais vēl es saprastu, ka tiešām es būtu tādā kaut kādā šaurā vietā izprostojis ceļu tādā garā. Bet pilnīgi mierīgi. Te vispār bez problēmām vēl viens kokvedējs var pabraukt man garām un nekādas problēmas. Bet onkam bija problēma. Nu ko, uzpīpināsim, paļauj viņu gaisā.
Bišķi ir atbalsts, ne? Jā, es tagad esmu aizkrauklē, man jāizkrāmē baļķi ārā. Un tā ir jābrauc kaut kur tālāk, bet es vienīgais vēl nezinu īsti uz kur pusi. Bet, ja man ir jānobeidz šis darba uzdevums, un tad es varu uzspiest ielādēt nākamo, tad jau es redzēšu. Bet būtu vispār interesants kaut kādu Daugavpilu aizbraukt. Es ceru, ka es tagad nesaspļauju kāpostos pats. 3 lielas burcas redzu, bet... Tā, kas tas ir? Man taču kokvidē nav uz svariem jābrauc virsū, ne? Un ne tā kā. Jāiet atzīmēties. Jā, izrādās, ka es te esmu bijis 20. gadā, bet es iebraucu šoreiz no kaut kāds otras, no galvenās ieejas. Bet ar, kad tu brauc, noliksim kameru tā, lai neredz, kas te ir iekšā. Jā, es iebraucu pa galveno ieeju, izrādās. Izrādās, ka baļķiem es varu pašiem savu, bet es nolaidu pa bultiņām. Un tad, jā, 20. gadā es esmu bijis, te bija darba drošības instruktāži, bija jāparakstās, paskatījās kabīnē, vai nav kaut kādas nelegālas lietas, kaut kāds degvielas kannas un šļūtens un tādā garā. Un tagad laidīsim baļķis krāmēt ārā. Es ceru, ka te kaut kur apkārt neko man neredz, kas ārā notiek. Pēdējā video jau dabūju tur visu tušēt ciet, lai neredz, kas tā pat teritorija. Baļķinieki jau tāpat tās zina, uz kurienes esmu atbraucis, bet rārīt es neko nevaru. Es tikko apskatījos, ka man vēl vieni baļķi ir iedoti. Tāda super īsa, tukšie 9, pilnie 9. Bet tas štruns. Bet kur tad tas sanāk? Pagaidz tajā apakaļ uz Hessu. Bilde. Vacipā ir atsūtīt bilde, kur man būs kā piebrauktam maršrutam. Nekādu vainu. Smukši tāda ātrāk raviņa. Te es mēģinājums izstāstīt, kāpēc es esmu nonācis tādā situācijā, kādā es nonācu. Bet izrādās, ka es biju nofilmējis to visu pātrinājumā un, protams, neko nevar saprast un neko nevar dzirdēt. Bet video turpinājumā gan jau es šito jums izstāstīšu. Tā, doma ir tāda, es noķēju piekabiem, dirsu, iestumju tur, apgriežos ar purnu uz to pusi un tad kaut kā sadancinu piekabu atpakaļ. Kad es to piekabu te kaut kur metīšu tulīt iekšā. Sapratāt mani ideju? Piekab tagad ir nafig malā. Te es iestumju dirsu te, apgriežos, aizbraucu uz turieni un tad kaut kādā veidā mēģinu apgriezt piekabu otrādi. Šitais reāls smir pēc ieperziena. Šis saucās viena kļūda un tu esi kļūdījies. Tā, ka tiešām šī bija tikai viena maza kļūda. Un es pat nezinu, cik ļoti mēs to varam nosaukt par kļūdu. Tā kā. Kur tas grāvs stulbais ir? Jo es atcerāties iepriekšējā kadrā, kā es jums rādīju, kāpēc tas tā notika. Tā, man tikai interesē, vai es to piekabi. Vai man pietiks spēku to piekabu apgāzt otrādi? Apgriezties tā. Man jau vairāk patīk, ja man būtu kaut bišķi ir krava vismaz iekšā. Kaut kur te es apstāšu. Tā, pilnīgi stulbs. Vienkārši vidējs pat nebija tas variants, ka tu esi aizskatījies un neesi redzējis maršrutu vai kaut ko tādu.
maršruts gāja tā, ka bišķīt tālāk, un es pilnā pārliecībā domāju, ka tur var apbraukt apkārt tam grāvim. Bet man izstāsta, ka nē. Tagad galvenais, lai man piekabē gaiss pietiek, un lai tas piekabs gaiss nesāk kaut kur mukt no maniem. Tad ir atkal sūdi. Man jau nepatīk, ka tukša mašīna šitādas lietas darīt. Bet es jums šitā, ja es tikšu no tienes normāli cauri, tad es jums izstāstīšu vēl viens stāstu pēc tam, kā man ir gājis kādreiz. Un šitā darīt nevajag, jo vienmēr var nenoveikties ar to apgriešanos. Brēmes jāpiespiež kaut kā. No, lai nav tas, ka es stumi un piekabi ieraugu grāvī, tāpēc, ka nav kas nobremzē. Gatavs. Bet tā jau ir tikai vēl viena puse no uzvaras. Nē, jātiek apakaļ uz krautuvu. Labs, ne? Skats droši vien nemals interesants, ka kokudējs piekapu krāmē. Zinot manu, to, galvenais nemīst. Nav ne pirmā, ne pēdējā reize, ka man šitā sanāk. Vienīgais, ko es gan varētu teikt, ka šī ir pirmā reize, kad man tik ātri to izdevās izdarīt. Pēdējā reize, kad cilāju piekapu, tas man prasīja kāds 2 stundas. Jo tad es biju, pamatīgos sūdos. Bet labi, es tik nezinu, es tikšu uz tā lauku virsū, jo, ja tas lauks ir tāds pats kā šitais ceļš, tad ir slikti viss. Tāks, no turienes es esmu projām. Beigās arī izdomājam, ka uz tā lauku nebrauksim, tur, ka es jums rādīju, ka tā cilpjā man. Jo tas lauks bija tieši tāds pats, kā tas iebraucamais ceļš, viņš ļurgā. Un es jau tukšā, kur griezos, jo man gribēja jau nospolēt tā mašīna. Un tad sazvanījos ar savu loģistiku, mūsu pašu loģistiku, un sarunājām, kad es tagad braucu kaut kur citur. Bet es braucu, kur es braucu? Kaut kur no ērgļiem uz Madonas pusi, es nemāku pateikt, kas tur ir kaut kāda vietāla vai ir tūmā. Kaut kur uz kročus turiet, tad jau redzēs, kā tur būs. Bet tur izskatās, ka jābūt ir labi, ja tur nav nekur neapgriežās nekas, tu tagad brauc izmet tiešām līkumu un brauc atpakaļ. Jā, jau sajies. Zini kā? Te nekas pat pa kripatiņu nav labāks. Es nezinu, kas tam te būs ar manī. Bloķi un viss padarīšanas ir, bet tirst viss. Volvo kusties. Bļaļ, kāpēc tu pārslēdz ātrumu? Te dabūs pīkstuļus likt virsū. Pirmo līkumu izņem. Kas būs tālāk? Nav nejausmas. Vienīgais, kas ir ļoti pozitīvi, tas, ka te nebūs jāapgriežās. Kur tu iebrauc, tur tu pa otru galu izbrauc ārā. Un te vēl ir kaut kāds kalna dzirnavs vai kaut kas tam līdzīgs. Tu nost. Un es ir kā tā jau biju uzslēdz manu pa roku varbūt atcīt apakaļ. Bloķīši saslēdz, tur tos smagums tiltiem pārnes, viss tā kā vajag. Nē, beigās atstājas automātu un viņš man izdomā pārslēgt. Ja es tur puskalnā būtu palicis, tad ir viss. Bet pārējais jau ceļš arī nav tāds baigi labs. Zin kā tā stūri visu laiku iet enter. Viņi, tā mašīna vienkārši nestūrē. Sniegšu ļarkst pa gaisu, bet jau cerīgāk. Labi, nākamajam kokudējiem būs bišķi vieglāk, ja es te būšu uztaisījis pēdas, pa kurām viņš var braukt. Jo tad, kad viņš tiek līdz tai zemē, tad jau ir normāli, bet reku stūri visu laiku šitais tad. Tā mašīna visu laiku peld. Pasaka, vēl nav interesants darbs. Kur jums vēl šitā gadās? Tikai kokudēji. Diep jau tajā, ka baigi ātri atlaidās. Tagad jau arī tāpat ir +2 grādi uz vakaru, bet visu dienu bija normāls kaut kāds 7, 8, 9 grādi kā vietā. Tur kaut kāds kalns ir. Man taču tur nebūs jābrauc augšā. Šitā viss māla augšā ritīgi stāvums, tad reliefs ir labs.
Zini, kas būtu prikols? Ja tev vēl pa kaut kādu Katrīnas kalnu būtu jābrauc, ņemot vērā, ka es nezinu, kur tas kalns atrodas, es tikai esmu dzirdējis par viņu. Bet te arī, zini kā, visi tie līkumi un iet kāpums uz augšu lēnām. Galvenais, lai tā krautu man nav slīpumā. Tad arī ir slikti. Nos tev arī ir kaut kāds kalns. Tu dirsti. Tā vajag pusties. Ja te viss grāb tai mašīnai. Tu nost. Augšā ir, tagad iet uz lēlēnām. Vienkārši kosmos. Zini, kāds noteikti rakstīs, ko tu lamājies? Bet ko jūs gaidat no kokvedēja, kurš brauc pa mežu? Ka es jums tagad pateikšu, ak vai, nospolēji. Ja nospolēji, tad bļeģi nospolēji, un tur neko nevar izdarīt. Nav jau tā, ka es te ikdienā tik traki lamājos, bet te vairāk tu saproti, ka tā vienkārši ir, tu nevari savādāk aprakstīt tā brīža sajūtas. Te jau arī, jābrauc lejā, izteļš Jurgā. Man tikai interesē, kur tas mans finieris ir. Kas šis tāds diez ir? Šis ir kaut kas resns. Šis diez ir finieris. Kur man tā pavadzīme? Jā! Šits te man jākrāmē. Bet man tik baigi nepatīk tas, ka te ir tikai tās divas pēdas tajā mežā. Tamdēļ, kad ir tā sajūta, kad, zināmā, te ies lejā un tur tālumā kamerā jūs baigi nevar redzēt. Nē. Ar acis šito neredz, šito es redzu tikai kamerā. Acis man nerāda tik tālu, bet tur iet kalniņš augšā. Bet es ceru, ka tur tālāk vairs nav neviens kalns. Ja tur bišķīt gabaliņš ir ko pabraukt, lai tikt atpakaļ uz lielo ceļu. Prieks, kur tu rodies? Zini, kā es nenofilmēju, kā es braucu ārā, bet labien ir, ka nenofilmēju. Zini, kā iekšā iebraukt, tās bija pupa mīzes, ot ārā no turienes izbraukt. Tur apmēram tā, mīgla, tu neko neredzi. Tu brauc, protams, žļurgas, sniegs iet pa gaisa spolē, tagad rakst. Vienā momentā ir kalns lejā asas līkums un pēkšņi kalns augšā uzreiz. Tā es te saslēdzu visus bloķus, saslēdzu manuālo, izslēdzu visas tās pretslīdes, lai ļauj, lai tā mašīna, ja vajag, lai spolē. Un knāpi, man tiešām gribās teikt, ka knāpi tika ārā. Un vienreiz vienā no tiem tur, īsta kalna, bet tad diezgan liela paugura, tad baigie kāpumi bija. Un trakākais, ka pat tums jau tu neko neredz. Es te krautuvē nebija bijis būt zinājis, es vismaz zinātu, ko gaidīt. Bet visus tos bloķus, tos sūdus tur saslēdz un uz ceļa ārā esmu, vai ne? Bet vai es vēlreiz tur gribētu braukt? Stīpri šaubos. Tagad vienīgais ir bonus, kad es jau tur izbraucu un priekš nākamā jau ceļš jau būs izklapēts. Būs pēdas, pa kurām braukt. Zini, es tagad tā braucot ārā domāju par visiem sūdiem, kas man ir sanākuši, kamēr es strādāju. Un es gribētu teikt, ka šī, man liekas, kad ir, cik es atceros, vienīgā reize, kad es patiesi biju sabijies, jo man likās, ka nesanāks. Tā, ka toči nesanāks, tā mašīna tev peld, piekap tev peld, brauc ārā, tev spolē, kratās, tu ceļu neredz, tikai aiz katra līkuma tik kalns augšā, man likās, ka es gaiziņam mēģinu uzbraukt. Un pēc tā, cik tur šaurs un viss tas, man liekas, ka pat tik sūdīgi ceļi es toči neesmu braucis. Tā, ka tu visu ceļu, kad tu brauc, tev liekas tā, vot, šitam mēs paliksim. Un tad tu knap kaut kā kratīdamies uzei, ieskrienies, brauc lejā. Es vispār nesaprotu, kā es te tiku uz ceļa ārā, bet man ritīgi noveicās. Vakardien bija ritīgi interesanti. Tagad sāksies nākamā diena. Tīnošos pamodos un tagad ar Baldonu eju uz aizkrauklu ar baļķiem. Un, zini kā, pēc vakardienas bija diezgan saguras. Jo, iedomājies, vakardienu sāku Pūrē. No Pūres aizgāju uz Rīgu.
tad es aizgāju uz Ikšķili, un tad sākās aizkraukle, ogre, visu riņķoja. Un bija vēl mēnešu pēdējā diena, līdz ar to tev jāpaspēj pēdējās kraus nodot vēl šajā mēnesī, lai viņas pieskaitās pie šīs aldziņas klāt. Un tad bija tāds rītīgi labs. Zin kā, īsumā par to vakardienu bija tā, ka vienā krautuvē, kur griezties, bija paredzēts, es nevarēju apgriezties, jo tur bija dubļi, jo visi jau laižās vaļā, šorīt arī jau 4 grādi plusā. Un labi, ka bija traktors pavilka, ok, uzkraujos, viss kārtībā. Un tur, kur es to piekabu āķēnos, tur bija tas prikols. Es jums zīmēju un stāstīju to visu, bet es netiešām biju ieslēdzis pātrinājumā, un tad tur nekas no tā video nesanāca. Sanāca tā, maršruts iet taisni, apā kreisi, es redzu, ka iet uz lauku ceļš virsū, jo lauku malā bija krautuva. Tā kā maršruts gāja taisni, un tad pa kreisi uz lauka, es domāju, ok, varbūt tas ir no tiem stāstiem, ka tu pabrauc krautuvai garām, uzbrauc pa kreisi, un tad pa to ceļu, kur es biju apstājies, tur tā kā griez ārā, nu tagad cilpi izmet. Un tumsā jau es neredzu, un izrādās, ka nē, un es braucu, un es saprotu, gan man tas grāvas pazūd, kuram bija jābrauc pār, tā cirsma, krautu, viss pazūd, nav vairāk, jo es aizēju pa citu ceļu. Un tur, protams, arī žļurga apgriezties, nekur nevar, viss slikti. Un tad beigās tā vieta, kur es āķēju to piekabu, bija tā, ka bija tāds asas labais un uzreiz kreisais. Nu, būtībā 90 pa labi, 90 pa kreisi. Un tā vieta, kur es iestūmu smago, tur varēja apgriezt soliņu, bet ar piekabu, vispār nereāli. Un tad ir tas pašais stāsts, ka tev ir iekrāvējis, ka tu vari ar iekrāvēju piekabu kaut kur padancināt uz sānēm vai citreiz vispār iemest grāvī, ja tev ir spēcīgs iekrāvējs. Un tad tu soliķī vismaz kaut kā vari kaut ko izdarīt. Zin kā, sliktākajā gadījumā es visu to ceļu būtu aizbraucis atpakaļ soliķī, apgriezies un atpakaļ, nezinu, pāris kilometrus brauc atpakaļ gaitā sāķēties, ja nebūtu iespējas apgriezties. Bet tur viss sagāja forši. Bet man citreiz tā sanāk iepērties. Tagad ļoti ilgi nav sanākuši nekāds sūdi. Pēdējo reizi, man liekas, arī sūdi man sanāca stīgā. Tad vispār bija prikols, tad es braucu pa forwarderu pēdām. Jo bija tā, ka nevarēja apgriezties, rakos noslīdēja pie koka klāt, sapratu, sūdu rallā, es neko nevar izdarīt. Un pieņēmu tā diezgan racionālu loģisku lēmumu, braukt iekšā dziļāk mežā, jo es skatījos, ka tur iet celiņš pēc kartes, kad kaut kur var aizbraukt. Un, protams, es braucu un tās forwarderu pēdas paliek aizvien sūdīgāks. Un tad bija opcija, man bija jābrauc taisni, bet tur es skatos forwarderu pēdas, es saprotu, tur ir sūdas, tur nevar un aiziet pa labi celiņš, kur ir mazāks pēdas. Es ātri paskatos kartē, tur kaut kāda māja, tur ceļš, gar māju varēs tikt ārā uz lielo ceļu. Es domāju, sūds ar to kravu. Un kas notiek? Atdūros es mežā tajā vietā, kur forwarders bija sācis likt krustām savus kokus, lai viņš pats tur nenorokās. Tad es sapratu, kad ir tirsā mati. Bet toreiz noveicās, kad arī bija labs, jaudīgs iekrāvējs. Un tieši tāpatās piekabi meleņu krūmā iesvied iekšā, pats starp diviem celmiem apgriezos, sāķējos kopā, un tad vispār bija kosmos. Es āķi piekabē biju attaisījis vaļā, un piekabi ar kausu vilku klāt, un kaut kā saļodzījās, un viņi man trāp ar piekabi sāķēja viņu kopā. Es vienkārši sēžu tur, kā tas tikko, vienkārši kaut kāda iesācēja veiksmi. Un neko sakabināju, visu kopā brauc ārā pa tām pašām pēdām. Bloķis, dubļi iet pa gaisu, man pat priekšējā logā bija dubļi. Un traktors pēkšņi pa priekšu brauc, man pat, ja es atradīšu, es ielikšu, man pat bija tāds video iekšā. Un traktorists apgriežās tajā vietā, kur es nevarēju apgriezties, viņš tāds pastāst vēl vēlreiz, viņš domā, ka viņam rēgojās, viņš man prasa, kā tu tur gadījies. Jo tur loģiski, neviens ceļš neiet, un es pat nesaprotu, kā es tur gadījos, gan iekšā, gan ārā. Bet tā man tur toreiz gāja, tas bija pilnīgs kosmos. Tāpēc, zin kā, labāk ir netrakot un padomāt 2 soļus iepriekš, un pirms tu kaut kur brauc. Zin kā, mums ir kokvidējiem navigācija, ir visādi Waze, Google Maps, ir LVM Geo aplikācija, kurā tu redzēt visu kaut kādas tur krautuvus un ceļus. Ne, krautuvus tu tur neredz, ceļus tu tur redz mežu. Labāk ir pa priekšu paskatīties un tad izdomāt, vai tiešām vajag vērties iekšā. Jo šīs 2 reizes, kad es aizšauju pilnīgi absolūti auzās, man ir noveicies. Tā, ka nenormāli noveicies. Bet citiem tā nenoveicās, tā, ka tur, es nezinu, gaida pavasaru un helikopteri sauc. Jo tad, kad es tajā meleņu krūmā griezos, es zvanīju šefam, es saku, zin kā, Klau, nebija tīšām, bet baigie sūdi. Es viņam aprakstu to situāciju, šīs nopūšās.
Jā, laikam gara nakts būs. Un, zin kā, pašam jau arī nērti. Es domāju, tu dirst, un tagad jāmeklē kaut kādi traktori, visi atkal tie ir izdevumi, tev pusnakti, tu neesi neko izdarījis, tu esi nočakrējies, bet noveicās. Nu, citreiz noveicās, bet uz to veiksmu mēs tā baigi nevaram paļauties, jo citreiz būs tā, ka toči nenoveiksies. Vispār tagad būs interesanti paskatīties, kur es vakar esmu bijis, jo vakar te bija baigā migla. Un tad es nekā neredzēju, un tai tumsā miglā viss izskatījās daudz lielāks. Visi tie pakalniņi. Tereku iet augšā, bet šis var tāds īzi. Galvenais, lai te neviens pretī nenāk. Bišķi jau viņš tā kā grib paspolēt. Bet tas jau normāli, reģents sniegs pa virs apakšā dubļi. Vai, kad tur aizmurē viņš ļerkstīs, tad dubļi iet pa gaisu. Šitos es vakar nemaz nepamanīju. Tos tas kādi interesanti mūri. Jā. Šī bija viena no vietām, kur es vakar braucu augšā. Grūti jau noteikti saprast tajā kamerā, jo kamerā viss izskatās daudz prātīgāk, bet te mēs varam redzēt, ka māliņi kā te izskatās. Un te tolīt būs viens tāds kreisais un kalna augšā, kur es vakar braucu lejā. Un gan jau, ka tukšā iesaukšā galvenais laicīgi saslaipties. Bet tukšā ar kā otra problēma. Tukšā priekš riteņi iet tā kā pīla pa ledu. Un tad, kad tev ir krauta bišķīt, tas svars kaut kā tev tur piespiež. Vai tev pilnīgi tek un šļērkstīs. Jā, sākās jau sūdi, gribās. Te jādod gāzi virsū, bet nevar, ka neaizies taisi. Nu, kas te būs? Labs slipums. Vai mašīna, tu man te nepieķakrē, lūdzu, tad. Lai iet šķībi. Bišķi ir uz tādām vieglām adatām. Bet šis, man liekas, ir lielākais kalns, pa kuras brauc lejā. Pa pārējiem visiem, pa kuru jābrauc augšā, tā pareizāk jāsaka no šīs puses. Ja pa pārējiem, man liekas, visiem būs tagad jābrauc lejā tikai. Ja es pareizi atceros vakardienu. Zini kā, pa šitiem pauguriem ar vieglo, ja tu brauc, vispār pīpājot, vieglais, es domāju, pat nenošķobās. Bet ar to smagu ite tā kā ir. Te mēs atkal lejā. Var grūri, ka es jums nevaru parādīt to slīpumu. Dabā, lai jūs saprast, cik liels slīpums tas ir. Kamerā jau viss izskatās, visticamāk, ceļš kā ceļš, kas te pa kalniem, vai ne? Bet ir tie inčīgi. Tur, kur ir pēdas bijuši, tur ir smuks strautiņš dekvidiem, plus 10 grādiem. Es nezinu, vardies mikrofonā dzirdāt, kā tas ļerks, tas sniegs pa gaisu. Vēl labs. Mazā Dakāra. Un reku te pa dienu braucot, redzi, tu jau laicīgi redzi, ka tur jāiet augšā. Un tad jau tu sagatavojies, jau iemini gāzi, pedālīt visu, bet vakara braucot bija migla, tumsa. Un tad tu nesūda neredz, tu jau nezini, ko gaidīt aiz tā līkuma. Tu uzbrauc kalnā, tu nezini, vai tur ies pēc tam lejā, vai ies vēl vienreiz augšā. Bija tur tā kā bija. Jā, man liekas, ka dullākais viss ir aiz muguras. Bet, ir viens bet. Vakar es krāvos pa kalnu uz leju. Tagad man pret kalnu jākraujās. Tur man ļoti interesē, kā būs pa to kalnu uzbraukt augšā pa šito žļurku, vai varēs vispār tā normāli uzsākt braukšanu. Jo tā kā te dubļi ir apakšā, es pat gribētu teikt, ka no tām ķēdēm pat īsti jēga nav, jo viņš jau lūst cauri visam tam ledum. Citi jau gan jau man ir teikuši, ka pat dubļos ir jēgas no ķēdes, jo tur kaut kādi bišķīt saķerīt vairāk. Nu, es nezinu, es vienreiz dubļos esmu līdz ķēdes virsū. Liekas, ka dēļ tiem spaikiem ierakās tais dubļos vēl dziļāk nekā bez ķēdēm. Te pat māja ir jau. Kaut kur zem konteiners izkrāmēts. Zin kā, pa šitādiem ceļiem braucot, man interesē, kur tad te ir tā degvielas ekonomija lielā. Jo daudz šo te lielo auto ražotāju dīleri, tad tur māca pareizi braukt vai ne, kā ripināties un tādā garā. Es atceros iepriekš, kad es strādāju valsts mežos, tad arī man pat bija apmācības, tas bija Covid laiks un Covid laiks, un tad nebija
dzīvē, bet bija teorētiskās apmācības Zoomā. Un tad arī man tur Džeks baigs stāst, nu jā, tev tur jārepina, pirms kalna atlaid gāzīt un tā, un tad tu to ekonomiju sasniegs. Jā. Lokudējis par šitādiem ceļiem, jums tur tāda ekonomija var parādīt. Zin kā, tas, ko es te pakāšu patēriņu ziņā, gan ar krāvu, gan bez krāvas, nekad dzīvē neatsitīs pēc tam atpakaļ, ka es tos 20 km pa asfaltu nobraukšu ripinot. Vispār nekāda jēga. Ot, reku te viens iet lejā, te es vakar braucu augšā. Es nezinu, kā lai parādu. Šitā kaut kā jātur, tad jūs redzat vismaz pa logu ārā, kāds tas slīpums ir. Nu, zin kā, jums vienkārši jātic, ka man te vakar bija grūti un miers. Nu, te pat te krātoja taču kaut kur jābūt. Nu, reku ir mana papīra, ne? Tur lejā. Es ka tagad nezinu, vai man ir bērs vai skuji, bet to mēs tulīt apskatīsimies. Jā, bet te tāda baigi pasakaina vieta vispār ir. Pasties, cik smuki izskatās kalniņš, ne? Tur augšām pastāst, tas man rīdīgi arī. Redz augšā kalnā uzuls. Tad forša vieta izskatās. Tagad vienīgais pirms tās kraušanās jāiet bišķi paremontēt mašīnu. Tur bija kaut kur brake cleaners, man liekas, ka bija. Ja man alkoni ir šļūtens tek, tad kamēr te neviens nav, pamēģināšu ātri viņus to alkoni pacelt augšā. Nu, tā kā iztaisnot un nomainīt savu šļūteni. Man iepriekšējā video es jums teicu, ka tā viena šļūtene aizgāja pa gaisu. To es nomainīju, bet viņi bija pa īsu. Un daļ tā, ka viņi ir pa īsu, viņi tur kaut kur bišķīt ir samudžinājusies un ārkali pārgājusi pušu. Tā kā tūlīt nomainīsim viņu, kamēr neviens te nav. Šitie mums ir. Raka, mums ir viena šitāda special atslēga, lai tur tiek te alkonī klāt. Ja alkonī tās abas šļūtnes ir baigi tuvu kopā viens no otras, un tad tu nevari to radziņu atslēgu tā normāli uzlikt virsū. Reku vecās šļūtnes mums te mētās. Tās mēs ārā nemetam, mežā arī nelidinam iekšā. Jo, come on. Labi, es nevaru teikt, ka es esmu tur mēmākais dabas draugs, bet tā nedrīkst darīt. Oniņa tikko izteipījās. Ak, tu mēsls tāds. Redzu, tā ir problēma. Vai salūza? Ej, dirs salūza. Nebūs jautri. Es jau te netiek ar parastu atklāju. Klāt nemaz. Nu, gan ir sūdralla. Gribēju nedaudz pataisnot. Pataisnot to atslēgu. Un kā jums liekas, kāds ir gala rezultāts te manai taisnošanai? Salūz pavisam. Tīrs tev. Nafik šitais te viss. Es taču te netiek klāt. Ai, bļaļ. Jums nav kādam fleks? Vaļā es dabūšu, bet kā es viņu pievilkšu pēc tam, cik smukas, nezinu. Ai, bļaļ, man jau tas tur griežās līdzā. Pa vidu tāds viens metāla štucers. Un šis gan ir maksimāls stulbi izdomāts. Te varēja uztaisīt kaut kādu pagarinājumu, paplašinājumu, lai nav jāčakarējās, jo šitās šļūtens parasti sūdīgi ir nomainīt.
Pāri jau viss nomaina, kas tur īzī visam tiek klāt, bet tieši šita te alkona iekšā teleskopu pusē. Un otrs, ka tās atslēgas, ko es te tagad, kas man salūza, viņām, ja tā ir, viņas jau nav paredzēts, viņām nepaveltīm, tam radziņam ir riņķī tāds riņķis ir apkārt, lai viņai ir savu cietību, tikko tu viņu ar fleksu sazāģēt arī jau. Tagad jau būs lielākā māksla. Salikt visu atpakaļ. Kāpēc es šitās nolicis to iekrāvēju? Tas starp stojkām nevajadzēja likt tā, jūs arī nedariet. Pietrūkst vietas, kā normāli nomainīt viņu. Lodza. Divas jaunas šļūtenes. Tā, tūlīt varēs dragāt. Ir. Uzķēra. Tā. Nu ko jau? Gatavs viss. Jāsavāc visas pārpalas. Jāmēģina krauties. Kā jums laikās, kas uzkrauties uz tikšu augšu? Viņš šī ir tāda dublīga. Tagad braucam atpakaļ uz Rīgu. Un pirmīt es braucu upē pa to krastu. Kas tā vispār ir pa vietu? Man karta ir. Nu jā, Jaunjelgava, tā jau man likās. Tā ir Jaunjelgava. Pirmīt tas laids ar Jaunjelgavu. Vienamais viņam te diezgan ir gabaliņš, lai no tejienes tiktu uz turien, bet ziemā viņi noteikti var raut ar kājām pār pa ledu. Jo, ja tā izsals tā upe, tad ir diezgan viegli tikt pie Omītas ciemos. Ķipa peregrūs, bet patiesībā tur vispār nav nekā. Nu tā man tās darba dienas aizgāja uz beigām, un vairāk nekas tāds baigi interesants nebija. Šajā sērijā es pat gribēju teikt, ka tas ir arī viss, jo man patiesībā ir jāsteidzas uz ēdolu. Jo ēdols jauniešu depo izrādās, ka gribot mani satikt un nedaudz papļāpāt par to, nu kā tad pareizāk ir smagiem nospērt degvielu. Kaut kādā 19. gadā es sāku skokotēm, tad nebija nekāda TikTok, vispār nekas tu jotu par runā. Jā, un tad nebija nekāda TikTok, nekas tāds nebija. Nē, platforma kā tā bija, bet man likās muļķīga platforma. Man likās, ka tur tikai kaut kāds sīgieta multens, bet mazērās skatīties. Savu YouTube to vaļā to kontu un parādīt, cik viņš reāli pelna. Jā, viņi bija viņu. Tev ir divi. Jā, tu vari jau vienalga, kur tu gribi. Tā, jūs mairat? 6, 7.